Helsinki. Es esmu nominējis tikai 50 km, kas skaidrās ļoti maz priekš. Ne labi, single riču, kas ir daudz, bet overall, tā kā priekš no pieredzes, tas ir maz. Bet es visvairāk besos no tā, ka nav ko parunāt. Vienkārši tāds taisnīgs ceļš, un tas ceļš vēl ir tik tāls. Un jau tāds, mēs braucam veļo. Jē! Es esmu starp citu kaut kāds 10 km no Hyvinkā. Mazais updates pēc 5 stundu mišanās ar single speed ričuku. Tas nozīmē, ka nav ātruma pārslēdzēja. Kad es braucu ar vienu ātrumu visu laiku. Ir bišķi lēnāk, kā vēl likās. Vidējais ātrums ir kaut kādi 16-17 km/h. Jo plus vēl jāvada viss mans. Tā kā līdz Hamlinai šeit netikšu stabili, jo tie ir 120 km. Un man jau ir kājas lupatās. Un esmu nominējis kaut kādas 60 vai 70. Un tad iedomājos, hei, te taču ir vilciens. Es braucu ar vilcienu no Hyvinkas uz Tamperi. Streifu notrīs krustā, jā. Sarkanā, jā. Kur es esmu, es nezinu, bet es braucu uz dienvidiem. Zini, kā es zinu, ka dienvidiem? Laiku saule riet. Viņa riet man pa labi. Значит, es braucu uz leju, iepšu uz dienvidiem. Mašīnas te nav. Un asfalts ir. Tā jau laimīgā loze. Hey man, where you at? I'm in Tampere. What? You mean Tampere? I'm in Tampere. I'm in Tampere. Google Maps man atkal aizveda kaut kādos bezceļos. Man viņš lika nobraukt no šosejas, man tāds, makes sense, lai mazāk jābrauc pa šosei. Tā viņš man iedzena uz kaut kādai pilī, tad man ir jābrauc pils laukumā iekšā, cauri pils teritorijai, aiz viņas sākas zemes ceļš. Man jau tāds, šitas jau bija aizdomīgi. Beigās viņš man aizdzen vispār uz mežu. Un tā kā viņš man rāda, brauc taisni, tur vienkārši privāti īpašums. Man tāds, tā kā privāti īpašums tā, ka miskas cistums ārā un pagaidēji ceļš. Varbūt, ka te varētu kaut kur aizbraukt. Google Maps atkal izcēlās. Es gribēju uzfilmēt videoklipu un paziņot, ka esmu oficiāli apmaldījies. Jo man Google Maps dzen kaut kādos mežos, kur ir privāti īpašumi. Bet random pietarā Frost Metal festivāla plakāts. Fucking igauņi,
Ko? Kāds brīnišķīgs ceļš. Šo sauc par Igaunijas veloceliņu. Nu, es domāju, ka te neviens nav braucis kādu laiku, jo ne tikai tas, ka zāle ir izaugusi, bet arī koki un zari izauguši. Tā kā es teiktu, ka... Zinu, ka tīgls sev. Es teiktu, ka es kaut kādu jaunu ceļu atklāju. Vēd. Ir biomaķi rasa. Nu kas tā dara? Jā. Nu jā, kaut kā tā. Sveiciens no Igaunijas mežiem. Man te bišķi ēst sagribējāt. Hey man, are you still in Tampere? I'm in Burgu. You mean Turku, right? I'm in Burgu. Burgu. Hell yeah. Es nefilmēšu tur pa kreisi pa labi, bet te ir atbraukuši, man liekas, visas vietējās ģimenītes. Te ir atbraukušas 4 mašīnas. Vieni pat ir piekabēruši to laiviņu, kurā ir pedāļi, un to jāminās tiem pedāļiem uz priekšu. Tāda te viena ģimenīte ir atvedos un savus sīkos vizina. Un man aiz muguras atkal ir galdiņš ar jumtiņu. Tur ir kaut kādi pusauģi, cep gaļu un zarāliņas, un te ietā kaut ko ņird. Un te arī ir nopļauta zāle un volejbola laukums. Man liekas, ka es te arī celšu teltī. Tur, man liekas, vispār nevienam tā kā. Hell yeah! Uz celu telti atraduši tādu vietu. Baigi labā. Varēšu no rīta nomazgāt seju un tagad zobus. Baigi labi. Iebraucu kaut kādā ciematā. Skatos, tur 2 sīkie ar makšķerēm. Kaut ko blandās gar kaut kādu pamastu fabriku. Es domāju, nu labi, jāpasako viņiem, kur viņi brauc. Gan jau, ka tur kaut kur ir kur peldēt. Un viņi caur kaut kādiem tur grūvēšu kaudzē līdz pāri un kaut kādai tukšai mājai pamastā izlīd cauri. Un es domāju, bišķi jau krīpīgi, es viņiem saku, sakot par tādā un tā kā. Beigās es nonāku pie tādas mazas ūdens tilpnes. Tur viens fāters pieskat savus 5 sīkos. Droši vien visi ciemat sīkie savākt kopā ar tā fabriku, kurā mēs līdām cauri. Un, jā, paldies sīkajiem. Nopeldējos. Mums te ir 27 tagad. Krakli izmazgāja arī, lai pilnīgi slapši tagad mugurā dziest virsū uz manis. Pagaidām baigi labi. Otrā diena iesāksies super. Active Club. Huizi, kur es esmu. Labi. Flintstones, da 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 da, na 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 na. Flintstones, da 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 da, jā ba da ba da ba da ba ba. Tā, lūk. Šodien es domāju, ka es jau šķērsošu Latvijas robežu. Es esmu netālu no Pērnavas, kaut kādus 30 kilometrus. Iet ļoti labi. Esmu random lauku pieturā Igaunijā. Skiforger. Metallica.
Player! Bogie, konč viņiem te būs. Pēc Metallica brauc, Slayers, Skiforgers. Tur vēl ir rakstīts Pērnumā, Video Valve, Estivabrik, ok, un Hainaži. Hell yeah! 2 dienās pāri visai Igaunijai. Easy! Starova! Man teorija par pilnmēnesi, jo šobrīd ārā ir pilnmēnesis, ir tāda, ka par cik pilnmēnesis ietekmē paisums un bēgums. Tas nozīmē, ka viņš tā kā pievelk ūdeni sanāk. Tātad tur tajā pusē, kur ir pilnmēnesis, tur ūdens līmenis paaugstinās, un tur, kur nav, tur atkal, un tad sanāk pretējā pusē tieši pazeminās. Un par cik ārā šobrīd ir pilnmēnesis, tad arī mans šķidrums, kas ir 90% no manis, vai cik tur 70, arī ir uzbudinājies, un es kā ļoti apzinīgs cilvēks, pēc tam, kad es nominos 110 km, izdomāju, Rīga tak ir aiz stūra. Nu, šobrīd esmu zvejnieku ciemā, sēžu pie jūras, atpūtinu savu pakaļu un kājas, jo viņas ir jēlas. Vēl 50 km. Es būšu mājās. Un tad es būšu 2 dienās nominēs no Tallinas uz Rīgai. Laikam labāk kā rītdienas karstumā mītēs. Visforšākais par šo visu ir tas, ka visu laiku zibeņo. Bišķiņ uzlīst, tā kā minimāli. Tā beidz līst. Bet, čempions bija jau Ratā, jau Baltazarā. Jau vispār. Tā jau tikai velo celiņš uz Rīgai. Pizdzets, reāli pizdzets. Rīt paiet nevarēšu.